Ja tu nonāksi pasaules visapslēptākajā un vistālākajā vietā, tu vairs nekad no turienes netiksi prom. Šajā pasaulē ir vietas, kas ir tik tālu un tik grūti sasniedzamas, ka tikai nedaudz tur nokļūst. Un ceļojums uz šādām vietām prasa rūpīgu sagatavošanos un drosmi, jo tās ir ļoti tālu un piekļuva tām ir ierobežota. Tāpēc, ja tu dosies uz turieni, ir svarīgi sagatavot sevi. Tāpēc šajā video mēs apspriedīsim 10 vietas, kuras ir ārkārtīgi grūti sasniegt. Bet pirms mēs sākam, varbūt vari nospiest patīk šim video un abonēt kanālu. Tas ir liels atbalsts un palīdzība mums, satura veidotājiem. Liels paldies jums! Tāpēc sāksim jau tagad. Numurs 1. Ziemeļsentinela sala, Indija. Ziemeļsentinela sala ir maza sala Bengālijas līcī, kas ir daļa no Andamanu un Nikobaru salām Indijā. Tās platība ir 60 kvadrātkilometri, gandrīz tikpat liela kā neliela pilsēta. To ieskauj biezs mežs un koraļu rifi, tāpēc to ir grūti sasniegt. Tāpēc tā ir viena no visizolētākajām un visgrūtāk sasniedzamajām vietām pasaulē. Šajā salā dzīvo cilts, ko sauc par Sentinelu. Viņa ir ļoti sena cilts, kas vēl nekad nav bijusi saistīta ar mūsdienu pasauli. Viņu dzīvesveids nav mainījies tūkstošiem gadu. Viņi nenodarbojas ar lauksaimniecību vai lopkopību. Viņi izdzīvo, medījot dzīvniekus, zvejojot un vācot augļus vai augus mežā. Viņi izmanto mazus laivas, taču neiet tālu dziļjūrā. Taču neviens nezina precīzu sentinēliešu skaitu. Taču tiek lēsts, ka viņu iedzīvotāju skaits ir no 50 līdz 200 cilvēkiem. Arī viņu valoda nav saprotama, jo neviens svešinieks vēl nav ilgstoši ar viņiem runājis. Pat tuvākās ciltis Andamanas salās arī nesaprot viņu valodu. Tas nozīmē, ka viņi jau ilgu laiku ir bijuši atdalīti no citām cilvēku grupām. Viņiem nepatīk neviens svešinieks vai viesis viņu salā. Viņi padzen jebkuru, kurš tuvojas, izmantojot lokus un šķēpus. 1974. gadā uz salas devās grupa no National Geographic, lai viņus izpētītu. Viņi paņēma līdzi dāvanas, piemēram, rotaļlietas, kokosriekstus un virtuves piederumus, lai parādītu savus labos nodomus. Taču, nevis draudzīgi sagaidīti, Sentinēlas salas iedzīvotāji viņus apšaudīja ar bultām, un grupas direktors tika ievainots augšstilbā. Turklāt 2006. gadā 2 indiešu zvejnieki nonāca uz salas pēc tam, kad viņu laiva tika sabojāta. Viņus nogalināja Sentinēlas salas iedzīvotāji, un kad glābšanas komanda mēģināja paņemt viņu ķermeņus, arī viņus apšaudīja ar bultām, tāpēc līķus neizdevās atgūt. Numurs 2. Tristana da Cunha, Dienvidatlantijas okeāns. Tristana da Cunha ir maza sala Dienvidatlantijā. Tā ir viena no visattālākajām un visgrūtāk sasniedzamajām vietām pasaulē. Tā atrodas 2800 km attālumā no Dienvidāfrikas un 3700 km attālumā no Dienvidamerikas. Savas attāluma dēļ uz salas nav lidostas. Vienīgais veids, kā tur nokļūt, ir ar kuģi no Dienvidāfrikas. Ceļojums aizņem ilgu laiku. Turklāt sala aizņem 98 kvadrātkilometrus lielu platību. Tajā ir kalnains reljefs un viens vulkāns, ko sauc par Karalienes Marijas virsotni. Vulkāna augstums ir 2062 metri. Tristana da Cunha ietver arī 3 mazas salas. Nesasniedzamā sala, Nightingales sala un Līčes sala. No šīm 4 tikai Tristana da Cunha ir apdzīvota. Līčes sala tiek izmantota klimata un dabas izpētēji. Savukārt Edinburga pie 7 jūrām ir vienīgais ciemats uz salas. Šeit dzīvo 238 cilvēki. Lielākajai daļai no viņiem ir Lielbritānijas pilsonība, jo sala ir apvienotās karalistes teritorija. Uz salas nav mobilo tālruņu signāla, taču ir telefons un satelīta internets. Taču 2024. gadā parādījās Starlink internets. Tāpēc viņiem tagad ir vieglāk sazināties ar citām valstīm. Viņiem nav lielu veikalu, slimnīcu vai koledžu. Bērni mācās mazā skolā. Kad viņi pieaug, viņiem ir jāatstāj sala, lai turpinātu mācības. Tāpat arī salas klimats ir maigs, bet lietains. Vidējā temperatūra ir 15 grādi pēc Celsija un reti kad sasniedz 25 grādus pēc Celsija. Bieži vien vējš ir stiprs un debesis ir mākoņainas. Un tā kā sala atrodas tālu no citām zemēm, šeit ir daudz dzīvnieku un augu, kas sastopami tikai šeit. Nepieejamā sala un Gofsala ir atzītas par UNESCO pasaules mantojuma vietām to unikālās savvaļas dabas dēļ. Šeit dzīvo daudz putnu, zivju un jūras dzīvnieku. 3.
Punkts Nemo – Dienvidu klusais okeāns. Punkts Nemo ir vieta okeānā, kas ir vis tālāk no jebkuras sauszemes. Tas atrodas Dienvidu klusajā okeānā, dienvidu platuma un rietumu garuma grādos. Tuvākās salas šeit ir Dūsijas sala ziemeļos, Motunui ziemeļaustrumos un Mahera sala dienvidos. Katra no šīm salām atrodas 2688 km attālumā no Nemo punkta, tāpēc tā ir viena no visgrūtāk sasniedzamajām vietām un visattālākā vieta pasaulē. Turklāt vārds Nemo nāk no latīņu valodas, kas nozīmē neviens vai nav cilvēka. Nosaukums ir arī aizgūts no kapteiņa Nemo tēla Žila Verna romānā 20 000 līgas zem jūras. Punkts Nemo tika atklāts 1992. gadā, kad to atrada horvātu kanādiešu inženieris Hervoje Lucatela. Izmantojot datoru un GPS tehnoloģiju, viņš noteica, ka šī ir vistālākā vieta no jebkuras sauszemes pasaulē. Tā kā šī vieta ir tik attāla, dažkārt astronauti, kas atrodas Starptautiskajā kosmosa stacijā SKS, ir tuvāk šai vietai nekā jebkurš cilvēks uz Zemes. SKS atrodas 400 km attālumā no Zemes. Savukārt tuvākais cilvēks punktam Nemo parasti atrodas 100 km attālumā. Parasti tikai jūrnieki vai jūras ceļotāji šeit nokļūst. Turklāt punkts Nemo ir daļa no Dienvidu klusā okeāna virpuļa. Milzīgas okeāna teritorijas, kur gandrīz nav ūdens straumju. Tāpēc ūdenī ir maz barības vielu un arī zivju un citu jūras dzīvnieku ir ļoti maz. To sauc par bioloģisko tuksnesi, jeb jūras daļu, kur gandrīz nav dzīvības. Savu unikālo īpašību dēļ šo vietu izmanto kā kosmosa kuģu kapsētu, jeb satelītu un kosmosa kuģu izgāstuvi. Šeit bieži tiek nogāzti vecie satelīti un kosmosa stacijas, lai tie neradītu kaitējumu. Cilvēku vidū viens no slavenākajiem piemēriem ir Krievijas kosmosa stacija Mirs, kuru apzināti nogāza šeit 2001. gadā. Numurs 4 – Oimjakona, Krievijā. Oimjakona ir maza pilsēta Sahas republikā, Krievijā. To ieskauj kalni, un tas atrodas tālu no citām pilsētām. Tā ir pazīstama kā viena no augstākajām apdzīvotajām vietām pasaulē. Sakarā ar lielo augstumu tā ir arī viena no visgrūtāk sasniedzamajām vietām. Oimjakonas nosaukums cēlies no ibenu valodas, kas ir viena no Sibīrijas pamatiedzīvotāju valodām. Tam ir divas iespējamās nozīmes. Pirmā ir neapladojušā vieta, jo šeit ir upes, kas neaplad pat ziemā. Otra nozīme ir aizsalstošs ezers, jo visu gadu šeit ir ļoti augsts. Klimats šeit ir ļoti augsts. 1933. gada 6. februārī tika reģistrēta zemākā temperatūra – -67,7 grādi pēc Celsija, kas ir viena no augstākajām vēsturē. Ziemā temperatūra parasti nokrīt līdz -50 grādiem pēc Celsija līdz pat -60 grādiem pēc Celsija. Šeit zeme ir mūžīgais sasalums, tāpēc gandrīz nekādi augi neaug. Savukārt vasarā dažreiz laiks kļūst silts. 2010. gada 28. jūlijā šeit tika reģistrēta augstākā temperatūra – 34,6 grādi pēc Celsija. Tas nozīmē, ka temperatūras svārstības ir ļoti lielas, no ļoti augsta līdz karstam dažās vasaras dienās. Taču neskatoties uz augstumu, šeit dzīvo cilvēki. Senos laikos šai vietai cauri devās tikai ziemeļbriežu gani, lai pabarotu savus dzīvniekus. Vēlāk šeit sāka dzīvot ģimenes un izveidoja nelielu apmetni. Taču klimata dēļ viņi nevarēja audzēt dārzeņus vai rīsus. Lielākā daļa viņa pārtikas bija gaļa un zivis. Viņi bieži ēda jēlas zivis, lielopu, zirga vai ziemeļbrieža gaļu, jo augstumā tā nebojājās tik viegli. Šeit ir arī daudz lietu, ko ir grūti izdarīt. Tualetes atrodas ārpus mājas, jo ūdens caurules sasalst. Automašīnas vienmēr jātur ar iedarbinātu dzinēju, jo ja dzinēju izslēdz, to vairs nevarēs iedarbināt. Skolas tiek slēgtas, ja temperatūra nokrīt zem -55 grādiem pēc Celsija, jo tas ir bīstami bērniem. Numurs 5 – Kultīnīrpākas Nacionālais parks, Kanāda. Kultīnīrpākas Nacionālais parks ir ļoti attāla vieta, kas atrodas Ellesmīras salas pašos ziemeļos Nunavutā, Kanādā. Inuktitutu valodā Kultīnīrpāk nozīmē zeme pasaules virsotnē. Šī ir viena no tuvākajām Kanādas daļām Ziemeļpolam un otrs lielākais nacionālais parks valstī. Tā platība ir 37 775 km, un par nacionālo parku tas oficiāli kļuva 2000. gadā. Savas ļoti attālās aprašanās vietas dēļ šī ir viena no visizolētākajām vietām visā pasaulē.
Parkā ainava ir unikāla un gandrīz cilvēka neskarta. Ir daudz lielu ledāju, augstu kalnu un plašu ledus tuksnešu. Gandrīz nav koku vai lielu augu, jo valda liels augstums. Šeit ir ļoti grūti dzīvot, jo klimats ir ļoti augsts un gandrīz nemaz nelīst lietus. Ziemā vairākus mēnešus nav saules gaismas, savukārt vasarā dienas gaisma ilgst 24 stundas un saule nenoriet vairākus mēnešus. Pat ja šeit ir ļoti augsts, tomēr ir daži dzīvnieki, kas spēj izdzīvot šādos apstākļos. Šeit var sastapt muskušvēršus, pīrie karibu, arktiskos vilkus un arktiskos zaķus. Parkā vasarā ierodas arī putni, piemēram, girfalkoni, garastes džageri un daļēji plaukstainie ploveri. Biezā ledus dēļ šeit aug ļoti maz augu. Šeit ietilpst ķērpi, arktiskā vītola un nelieli zālaugi, kas spēj izdzīvot lielā augstumā. Tomēr cilvēka vēsture Kutiņirpāk gandrīz nepastāv. Šeit ir ļoti augsts un dzīvot ir ārkārtīgi grūti, tāpēc tikai nedaudz ir mēģinājuši šeit apmesties uz dzīvi. Tomēr ir pierādījumi, ka pirms tūkstošiem gadu šeit ir apmeklējuši senie cilvēki, piemēram, Prī, Dorseti un Tulefi. Ir atrasti telšu apji un pārtikas krājumi, kas liecina, ka šo vietu izmantoja kā pagaidu apmešanās vietu. Tāpat arī Kutiņirpāk nacionālo parku ir ļoti grūti sasniegt. Šeit nav ceļu, nav viesnīcu un nav pastāvīgu iedzīvotāju. Vienīgais veids, kā tur nokļūt, ir ar lidmašīnu no Rezolūtas līča, nelielas kopienas Ziemeļkanādā. Numurs 6. Svalbāra, Norvēģija. Svalbāra ir salu grupa Arktikas okeānā, netālu no Ziemeļpola. Tā ir daļa no Norvēģijas, taču tā atrodas tālu no Norvēģijas cietzemes. Tā ir viena no visattālākajām un grūtāk sasniedzamajām vietām pasaulē, jo tur ir ārkārtīgi augsts un daudz ledus. Svalbāra atrodas Norvēģijas ziemeļu daļā, aptuveni 930 km no kontinenta. Tās platība sasniedz 61,000 kvadrātkilometrus, kas ir gandrīz tikpat liela kā visa Lusona sala. To sastāv no daudzām salām, bet lielākā ir Špicbergena, kur atrodas Longyearbīna, lielākā pilsēta šeit. Savukārt šeit ir divi neparasti gadalaiki – polārā nakts un pusnakts saule. Polārā nakts ilgs no oktobra līdz februārim, kad saule neuzlec un visu dienu ir tumšs. Savukārt pusnakts saule ir no aprīļa līdz augustam, kad saule nenoriet, tāpēc pat 10. vakarā joprojām ir gaišs. Šāda klimata dēļ ir grūti audzēt pārtiku un veikt citas parastas darbības, kas citās valstīs ir ierastas. Tāpat šeit dzīvo tikai nedaudz cilvēku, apmēram 2500 iedzīvotāju. Lielākā daļa ir norvēģi, bet nelielā pilsētiņā, ko sauc par Barentsburgu, dzīvo arī krievi. Šeit nav pastāvīgu iedzīvotāju, tas nozīmē, ka nav neviena cilvēka, kurš būtu dzimis un uzaudzis šeit. Svalbardā arī ir aizliegts zemdēt, jo šeit nav slimnīcas, kas varētu uzņemt grūtnieces. Tāpēc viņiem ir jābrauc uz Norvēģiju, lai tur dzemdētu. Turklāt augstuma dēļ šeit ir ļoti maz dzīvnieku. Taču šeit ir daudz polārlāču, tāpēc ir bīstami iziet ārā bez ieroča vai aizsardzības līdzekļiem. Šeit ir arī Arktikas lapsa, kas ir mazs dzīvnieks līdzīgs vilkam, Svalbāras ziemeļbriedis, kas ir mazāks nekā parastais briedis, un dažādas putnu sugas. Jūrā var redzēt vaļus, roņus un valzirgus, un, pateicoties stingrai dabas aizsardzībai, Svalbārā ir aizliegts turēt kaķus, lai tie neapēstu putnus. Patiesībā Longyearbyen ir lielākā pilsēta šeit. Numurs 7. Keipjorkas pussala, Austrālija. Keipjorkas pussala ir liela zemes daļa Kvīnslendas pašā ziemeļu galā, Austrālijā. Šī ir viena no visattālākajām un grūti sasniedzamām vietām pasaulē. To no vienas puses ieskauj Karpentārijas līcis rietumos un Koraļu jūra austrumos. Tā vistālākā daļa tiek saukta par Keipa Jorku, kas ir Austrālijas kontinenta vistālākā ziemeļu daļa. Tā attāluma dēļ šeit dzīvo tikai nedaudzi cilvēki. Šeit ir arī grūti nokļūt, īpaši lietus sezonā. Tikmēr zeme šeit ir plaša un pārsvarā līdzena. Ir arī dažas zemākas kalnu grēdas, piemēram, Makilvrita grēda, kuras augstums ir 800 metri. Patiesībā šeit ir divi galvenie gada laiki. Lietu sezona ir no novembra līdz aprīlim, bet sausā sezona no maija līdz oktobrim. Lietu sezonā bieži notiek plūdi, tāpēc ceļošana kļūst vēl grūtāka. Parastā temperatūra šeit ir no 18 grādiem pēc Celsija līdz 27 grādiem pēc Celsija, atkarībā no vietas augstuma. Saistībā ar to viena no skaistākajām Keipjorkas pussalas īpašībām ir tās dabas bagātības.
Šeit ir vairāk nekā 3300 augu sugu, un 260 no tām sastopamas tikai šajā vietā. Liela daļa zemes ir klāta ar mežiem, pļavām un mitrājiem. Piekrastē ir arī mangrovju mežs, kas kalpo par mājvietu daudziem dzīvniekiem. Papildus tam ir arī mangaribi. Daudz dzīvnieki sastopami tikai šeit. Tāpat kā zeltplacu papagailis, Gaiškrūtainā pokpaipala un arī burvīgā feja. ir arī dažādi rāpuļi, piemēram, melngalvas pitons, mežģīņu varāns un apkakos ķirzaka. Turklāt šeit var atrast arī 60% no visām tauriņiem Austrālijā. Tostarp lielie Keipjorkas putnspārnu tauriņi. Taču vēl pirms eiropiešu ierašanās Keipjorkas pussalā jau sen bija iedzīvotāji. Aboriģēni. Sākotnēji austrālieši bija pirmie iedzīvotāji šeit. Viņiem ir sava kultūra un tradīcijas, kuras viņi joprojām saglabā līdz pat šai dienai. Pirmais eiropietis, kurš šeit ieradās, bija Viljams Džonsons, holandiešu navigators. 1606. gadā viņš bija arī pirmais ārzemnieks, kurš spēra kāju Austrālijas cietzemē. 8. vietā Itokortormīts, Grenlande. Itokortormīts ir maza un attāla pilsēta Grenlandes austrumu daļā. Tā ir viena no visizolētākajām un grūtāk sasniedzamajām vietām pasaulē. To 1925. gadā dibināja pētnieks Einārs Mikkelsens kopā ar aptuveni 80 inuītu kolonistiem no dažādām Grenlandes daļām. Tā nosaukums vietējā valodā nozīmē lielās mājas ļaudis. Sakarā ar attālu atrašanās vietu un lielo augstumu šeit dzīvo tikai nedaudz cilvēku. Tikmēr Itokortormīte atrodas Kangartitibake fjorda ziemeļu daļā, netālu no Grenlandes jūras. To ir ieskaujas Koresbija šaurums, lielākā fjordu sistēma pasaulē, un Ziemeļaustrumu Grenlandes nacionālais parks, lielākais nacionālais parks pasaulē. Tāpēc šeit var redzēt daudz dzīvnieku, piemēram, polārlāčus, muskusavēršus un roņus. Šie dzīvnieki ir svarīgi arī cilvēku dzīvē šajā apgabalā. Tāpat arī 2020. gadā Itokortormīte dzīvoja 345 cilvēki. Agrāk iedzīvotāju skaits bija lielāks, taču tas pakāpeniski samazinājās, jo ir maz darba un skolu. Daudz jaunieši arī pārceļās uz citām pilsētām Grenlandē vai Islandē, lai meklētu labākas iespējas. Tā kā cilvēku ir maz, ir grūti atrast slimnīcu, skolu un citus svarīgus pakalpojumus. Patiesībā šeit ir ļoti augsts klimats. Vidējā temperatūra sasniedz -5 grādus pēc Celsija, tāpēc šī ir viena no augstākajām apdzīvotajām vietām. Gandrīz visu gadu jūra ir klāta ar ledu, tāpēc ir grūti ceļot uz pilsētu un no tās. Parasti jūras sasalst uz 9 mēnešiem gadā, tāpēc nav viegli piegādāt krājumus pilsētai. Neskatoties uz to, viena no lielākajām problēmām šajā vietā ir klimata pārmaiņas. Globālās sasilšanas dēļ jūras ledus kļūst plānāks un kūst agrāk. Tās polārlāčiem rada grūtības, jo viņiem ir nepieciešams ledus, lai medītu. Tā kā viņi nevar atrast pārtiku, viņi bieži nonāk pilsētā un kļūst par draudiem iedzīvotājiem. Un 2015. gadā Pasaules dabas fonds izveidoja polārlāču patruļu, lai aizsargātu cilvēkus un novērstu polārlāču nogalināšanu. Numurs 9 - Barrova, Aļaska, ASV. Utkijagvik, kas agrāk bija pazīstama kā Barrova, ir vistālāk ziemeļos esošā pilsēta Amerikas Savienotajās valstīs. Tā atrodas Aļaskā, netālu no Arktikas okeāna. Savas atrašanās vietas dēļ tā ir viena no visizolētākajām un visgrūtāk sasniedzamajām vietām pasaulē. Nav ceļu, kas savieno šo pilsētu ar citām Aļaskas daļām. Tāpēc vienīgais veids, kā šeit nokļūt, ir ar lidmašīnu vai kuģi. Tikmēr Utkijagvikā klimats visu gadu ir ļoti augsts. Ziemā temperatūra nokrīt līdz -30 grādiem pēc Celsija vai pat zemāk. Vējš arī ir stiprs, tāpēc šķiet vēl augstāk. Šajā pilsētā notiek unikāla parādība, ko sauc par polāro nakti un pusnakts sauli. Katru novembri saule noriet un vairs neuzlec 65 dienas. Šī ir polārā nakts, kad 2 mēnešus pēc kārtas ir nepārtraukta tumsa. Savukārt no maija līdz augustam saule nenoriet gandrīz 80 dienas. To sauc par pusnakts sauli, kas nozīmē, ka saule spīd visu nakti. Tomēr, neskatoties uz skarbajiem laikapstākļiem, Utkijagvik dzīvo aptuveni 4500 cilvēku. Lielākā daļa no viņiem ir inupiati, kas ir viena no Aļaskas pamatiedzīvotāju ciltīm. Viņu iztika galvenokārt balstās uz medībām un zvejniecību.
Viņiem ļoti svarīga ir arī vaļu, roņu un zivju medības, jo tas ir viņu galvenais iztikas avots. Tas ir viņu pārtikas avots. Un, lai gan pilsētā atrodas tālu, tajā ir skola, slimnīca un citas iestādes. Taču tās atrašanās vietas dēļ ir grūti piegādāt pārtiku, zāles un citas preces. Tāpēc preču cenas ir augstākas nekā citās Amerikas Savienoto Valstu daļās. Turklāt Utkjāguik ir klāts ar mūžīgo sasalumu, jeb apladojumu zem zemes, kas neizkūst pat vasarā. Tāpēc mājas un ēkas pilsētā ir uzceltas uz pāļiem, jeb stabiem, kas pacelti virs zemes. To tiek darīts, lai nepieļautu mūžīgā sasaluma izkūšanu, jo, ja tas izkūst, zeme var iegrimt un mājas var sabrukt. Tā kā nav ceļu, kas savieno ar citām pilsētām, visi pārtikas produkti un preces tiek piegādāti ar lidmašīnu vai kuģi. 10. vietā Larinkonada, Peru. Larinkonada ir maza pilsēta Peru. Tā atrodas 5100 metru augstumā virs jūras līmeņa, tāpēc tā ir augstākā apdzīvotā vieta pasaulē. Tā augstuma dēļ cilvēkiem ir grūti elpot, un viņi ātri nogurst. Gaiss ir retināts, tāpēc daudziem cilvēkiem reibas galva un sāp galva. Augstuma dēļ šeit ir augsts un apkārt ir ledus. Nav arī koku vai citu augu, jo augi šādā stiprā augstumā neizdzīvo. Tikmēr Larinkonada ir grūti sasniedzama, jo tur nav labu ceļu. Ceļojums uz šejien ir bīstams, stāvo ceļu un slidenā ledus dēļ. Bieži vien notiek arī zemes nogrūmi vai augsnes nobrukumi. Šeit nav ne lidostas, ne dzelzceļa, tāpēc vienīgais veids, kā nokļūt, ir braukt ar kravas automašīnu vai iet garu gabalu kājām. Sakarā ar lielo augstumu daudzi cilvēki saslimst ar augstuma slimību. Tās simptomi ir smagi – galvas sāpes, reibonis, apgrūtināta elpošana un dažreiz vēmšana. Tāpat gandrīz visi cilvēki Larinkonādā strādā zelta ieguvē. Taču darba sistēma šeit ir saudabīga. To sauc par kačoreo, kurā kalnrači strādā bez algas 30 dienas. 31. dienā viņiem tiek dota iespēja paņemt akmeni no raktuvēm, cerot, ka tajā būs zelts. Viņiem arī nav nekādas garantijas, vai viņi nopelnīs vai nē, tāpēc viņu nākotne ir atkarīga no veiksmes. Tā kā daudzi meklē zeltu, arī cilvēku skaits Larinkonādā pieaug. Agrāk tur dzīvoja tikai apmēram 12,000 cilvēku, bet tagad tiek lēsts, ka ir no 30,000 līdz 50,000. Turklāt dzīve Larinkonādā ir grūta, jo nav tīra ūdens, nav elektrības un nav pienācīgu tualešu. Nav arī slimnīcas, tāpēc, ja kāds saslimst, viņam jāiet lejā no kalna, lai saņemtu ārstēšanu. Sakarā ar ieguvi gaisā un ūdenī izplatās daudz ķīmisko vielu, piemēram, dzīvsudrabs. Dzīvsudrabs ir inde, kas kaitē veselībai. Daudzi cilvēki saslimst netīra ūdens un gaisa dēļ.